tā, mūsu likme ir tas, ka skolotājiem, ja vienu likmi jāstrādā un jādzīvo, ir 340 latu. Trešā daļa aiziet nodokļos. Man jāsamaksā par komunāliem pakalpojumiem, par dzīvokli, visu kopā, ja 110 latus es samaksāju. Man ir jāaudzina un jāizglīto savi 2 bērni, un es esmu vienīgā ģimenes apgādātāja. Tad pareiķiniet un pasakiet, cik tur daudz ir jārēķina, lai cilvēks, ar ko man jāizdzīvo ir. Vai jūs jūtas, kad ministrs pēc ieklausās? Man tiešām, es nezinu, vai es esmu bijusi naiva vai kā, es vienmēr esmu balsojis par jauno laiku. Un te mēs, tādā cerībā un domā, ka tas ir kaut ko tālredzīgāks būs par to, kas ir bijuši pa visām valdībām. Gribētos cerēt, bet līdz šim brīdim nekas tam līdzīgs nav noticis. Un tad ir tiešām liela sirdsāpe, ja, ka skolotājs ir tas, no kuram policists, skolotājs un ārsts ir tas, kuram var tikt klāt, un no kura var paņemt, cik valstī vajag. Ja? Tātad, acīm redzot, mēs esam tikai tādā vērtībā, kā tādi ielāpi, kā izlāpītāji, kā... es nezinu, es jūtos piemēram kā tāda čūska, kuru tagad min, bet man gribas kost arī. Es negribu, lai mani iemin zemē. Es tomēr gribu kaut kādu cilvēku cienīgu dzīvi dzīvot. It's moving.